Sveiki, mīļie! Ir pagājis laiks un ir pienācis laiks man ar jums par kaut ko padalīties. Esmu saņēmusi šos jautājumus dažreiz, kādas grāmatas es lasu, kādas man patīk un ko es iesaku. Pirmā grāmata ir Būda. Man viņa nav teorētiski ar mani šeit fiziski, jo es esmu viņu kādreiz atdevusi. Es sadēvu meitenēm, un tas arī viss. Bet, jā, Būdas ilgšu bildīti te, nezinu. Autors ir Viljams Jangs. Tā grāmata īstenībā, kas ir ļoti, ļoti interesanti, viņa man ceļoja līdzi jau tādu pusauģu gadu. Viņa visu laiku tur kaut kur mētājās. Es pat nezinu, kāpēc mums viņa bija mājās. Un viņa visu laiku bija, un es viņu gribēju izlasīt, bet es nesāku lasīt. Un tad vienu reizi es izdomāju, šī būs mana grāmata, ko es izlasīšu, un viss. Un es sāku. Un lasīju es viņu ļoti ilgu laiku, bet es viņu tiešām ieteiktu izlasīt jebkuram cilvēkam, kuram iekšā ir šī dusma, šis naids uz kādu cilvēku par kaut kādu pārnodarījumu vai kādu sāpi, vai kādreiz kāds jums nav sapratis, un jums ir šis stīnces iekšā, ka jūs reāli jums vai tikt no tā vaļā. Es noteikti iesaku izlasīt šo grāmatu, jo viņa man palīdzēja saprast ļoti daudz lietas un paskatīties uz to, to skatu punktu nedaudz citādāk. Tā būs mana pirmā grāmata, ko es vēlos jums ieteikt. Šeit ir čupiņi. Tad ir šī grāmata Spēks. Jūs daudz gan jau zinat no Secret, bet vispār man šai grāmatai bija, tā ir laikam tā pirmā galvenā tā grāmata. Tas ir tā pirmā, es negribu tagad sajaukt, bet es atceros, kad The Secret, es viņu izlasīju pirmo reizi, un tad man bija tāds, wow, pagaidi, šajā pasaulē ir cilvēki, kas domā un saprot to, ko es domāju. I'm not alone, es neesmu viena pati. Un tad tajā reizē man ļoti iepatikās tā grāmata, un es sāku vairāk lasīt grāmatas. Šī bija man šķiet, es negribu teikt nākamais tās, bet viena no nākamajām. Man šķiet, es viņu lasīju, kad es biju stāvoklī, un, protams, viņu izvēlējos Spēks, jo man bija vajadzīgs spēks. Un tas bija man šķiet viens no iemesliem, kāpēc es viņu paņēmu. Man liekas. Es zinu, ka es viņu paņēmu, jo man vajadzēja spēku. Un man patika tā grāmata, un tāpēc es paņēmu. Tad nākamā grāmata, ko es gribu ieteikt, grāmatas, ko es gribu ieteikt, ir no manas iedvesmotājas Roksijas. Tie, kas man seko Instagramā, ir bieži jau redzējuši šīs grāmatas. Es viņas lasu. Viena ir par manifestāciju, par ticību, un otra ir par konfidenci. Man ļoti šī autore rezonē, viņa man ir mīļa, viņa man vienmēr būs mīļa. Es vēl joprojām esmu veidīga, protams, ka es netiku uz pasākumu, ko viņa organizēja. Es netiku, bet viņš tika atcelts. Bet es noteikti iesaku. Viņas domāšana ir līdzīga manai domāšanai. Viņai ir arī lieliski podkāsti, ko es tiešām iesaku paklausīties. Nākamā nākamā grāmata ir How to Stop Worrying and Start Living. Es neesmu izlasījuši šo grāmatu. Viņa man ik pa laikam pie manis atnāk, aiziet. Vispār vajadzētu nolikt šo grāmatu pie gultas, pirms gulēt, izlasīt varbūt pa lapusītei, jo šī ir tiešām grāmata, kas atbild uz maniem jautājumiem, jo es esmu cilvēks, kas ļoti daudz uztraucās, tāpēc šī ir tiešām ļoti laba grāmata saistībā ar to. Tā kā es viņu neesmu izlasījis uz galvas, nevaru pateikt visu review, bet līdz kamēr es esmu tikusi, man ir ļoti palīdzējis.
Tā kā, ja tu arī uztraucies ļoti daudz par visādiem dzīves sīkumiem, tad izlasi šo grāmatu. Nākamā grāmata, labi, sākšu ar šo domā un kļūsti bagāts. Šī grāmata, protams, man uzrunāja, jo kurš negrib būt bagāts, un es biju arī skatījusies kaut kādas reviews, ļoti daudziem šī grāmata patīk un iesaka izlasīt, un es viņu lasīju dikti un ilgi. Vot šitā bija nākamā grāmata, ko es lasīju, jā. Jā, man ļoti patika šī domāšana, man daudz arī tā kā izmainīja to manu domāšanu saistībā ne tikai par naudas lietām, bet šeit ļoti labi var sasaistīt, kā domāt un reāli kļūt bagātam un visās dzīves sfērām būt bagātam. Tā kā, ja tu noteikti dari visus tos uzdevumus, kas tur ir, un reāli iedziļinies, tad tiksi tālu dzīvē. Tā kā šī grāmata man arī ļoti, ļoti palīdzēja. Tā bija viena no arī pirmajām grāmatām. Jā, tā bija, man liekas, tā 3. grāmata, ko es tā kā sāku lasīt. Un gold. Reasons to stay alive. Es daudz raudāju pie šīs grāmatas. Ļoti daudz raudāju pie šīs grāmatas. Šī bija tiešām grāmata, kas man palīdzēja būt alive, kas man palīdzēja būt dzīvai, un es viņu lasīju tieši, kad Izabela piedzima. Bija grūts periods, un bija, es viņu pat, man liekas, toreiz Vācijā nopirku, un ļoti palīdzēja tikt ar sevi, tā kā salikt sevi kopā. Protams, nebūs sākt izlasīt grāmatu, tev viss atrisinās dzīvē, nē. Bet tajā mirklī man ļoti patika un īstenībā vēlētos izlasīt viņu atkal, tāpēc es nolūkšu te. Jā, es noteikti izlasu. Ja tev ir tāda bezcerība un tu nezini, ko darīt un ar ko sākt, un visas šīs grāmatas man īstenībā saistībā kaut ko ar to, tāpēc. Bet jā, to es jums iesaku. Kāpēc neviens man to iepriekš nav teicis? Kāpēc man iepriekš to neviens nav teicis, ko es izlasīju šajā grāmatā? Kāpēc? Kāpēc par to mēs nerunājam skaļi? Kāpēc? Es dievinu šo grāmatu, es viņu varētu lasīt un lasīt un lasīt, es nevienam viņu negribu atdot, jo es viņu gribu atstāt, es gribu, lai viņu izlasa Izabela nākotnē, un tiešām man ļoti patīk šī grāmata, viņa ir viegli lasāma, ļoti viegli saprotama, šeit ir arī uzdevumi iekšā, un man ļoti patika. Man vispār patīk, labi. Jā, nākamā grāmata ir pavisam nesen, es viņu iegādājos šo autori. Viņu es vispār pamanīju manas Roksijas podkastos. Viņa mani uzrunāja, man interesēja, kas ir šī sieviete. Es nekad iepriekš nebiju dzirdējusi, kaut gan es esmu ļoti par spirituālu un ļoti šīm lietām. Un sticu visam, kas notiek dzīvē, tām ir jānotiek. Un I'm spiritual girl. Tāpēc, jā, man likās ļoti interesanti. Un kas bija ļoti interesanti, ka es iegāju grāmatnīcā meklēt citu grāmatu. Un es vienkārši ieraugu šo sievieti. Es viņu vienkārši ieraugu un man tāds, okay, I'm taking it. It's coming with me home. So, jā, man ļoti patīk. Es viņu arī, diemžēl, neesmu visu izlasījusi, kā jūs redzat. Nezinu, kāpēc. Man šķiet, es viņu ceļojumā atstāju mājās, un es nopirku to citu grāmatiņu, šito te How to Stop Worrying. Un tāpēc viņu neesmu izlasījusi, tā kā šis ir jāizdara. Un pirmspēdējā grāmata, man arī nav ar mani, es viņas man devusi tālāk, man viņa daudz palīdzēja. Tā bija grāmata Atbilde. Es esmu jau dalījusies,
Atbilde. Man viņa ļoti daudz palīdzēja. Es viņu izlasīju pagājušo vasaru. Autors ir, es ielikšu bildīti, ir Alans un Barbara Pīzi. Pārītis uzrakstījuši šo grāmatu. Viņi raksta vairākas grāmatas. Jā, atbilde bija tiešām grāmata, kas man atbildēja uz maniem jautājumiem, ko es gribu darīt nākotnē. Es viņu lasīju pagājušo vasaru, un tā mēs sapratām, salikām pa plauktiņiem, ko es gribu darīt, kas man dara laimīgu. Un, jā, protams, jums varbūt liksies, es taču zinu visus tos jautājumus, bet tu reāli, ka tu izlasi labu kvalitatīvu grāmatu un reāli padomā, es viņu tiešām iesaku. Man viņa ļoti, ļoti patīk. Un viņa maksā 19,55, bet kaut kad ir kaut kāds atlaides, jūs varat nopirkt kaut kur jau kaut kur kāds var, bet es tiešām to grāmatu iesaku no sirds, ja tu nezini, ko tu gribi darīt dzīvē. Un nezini, vispār neko ar ko sākt. Jā. Pēdējā grāmata ir Bērndārza laiks. Šo es diez vairāk iesaku izlasīt visiem, kam ir bērni. Ja jums arī pat ir bērni, kuriem jau ir 14, 18 gadi, kāpēc? Jo tādā veidā jūs vēl vairāk varētu saprast savu bērnu, saprast sevi un būt veiksmīgā bērnu audzināšanā, jo mēs arī audzinām paši sevi un šādā posmā, mēs varam daudz ko saprast par sevi. Tā kā, šī grāmatiņa. Jā, kaut kā tā, kā es teicu, es jūs iedvesmošu, es jums stāstīšu, ko es daru, ko nedaru. Šīs ir pagaidām manas grāmatiņas, un ja tev ir kāda grāmata, ko tu vari man ieteikt izlasīt, droši ierakst komentārā, vai atsūti man ziņu Instagramā, Alice Wonderland. Un tiekamies pavisam drīz kādā jaunā citā video, ko es jums vēl varētu ieteikt. Un ja jums ir kaut kāda vēlme un jautājumi, tad droši rakstiet man komentārā, jautājiet un pastāstiet, ko jūs vēlatos dzirdēt vēl. Tā kā es novēlu jums jauku dienu, lai arī ārā ir augsts, bet mēs domājam pozitīvi.